2007. gads noteikts par Eiropas vienādu iespēju gadu. Tādēļ biedrība Baltā māja ar īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta finansiālu atbalstu Libānos realizēja projektu Paudžu dialogs, izpratnes un cieņas garantija, nolūkā pievērst uzmanību vecāka gadagājuma cilvēku problēmām un aktualizēt jautājumu par paudžu mijiedarbībām. Ar vienu no projekta aktivitātēm darba grupa viesojās Līvānu 1. vidusskolā, lai jauniešus iepazīstinātu ar ieceres ideju un uzdotu dažādus jautājumus, kas ļautu uzzināt jauniešu priekšstatus un viedokli par vecāka gadagājuma cilvēkiem. Sakiet, kādā vārdā, kad jūs runājat savā starpā, jūs nosaucat vecus cilvēkus? Projekta koordinatore Ingūna Badune stāsta, ka attieksme pret citu paudzi tiek pausta jau uzrunājot viņus. Tādēļ jauniešiem jautāja uzrunā visbiežāk izmantotos vārdus. Tāpat noskaidroja jauniešu domas par senioriem raksturīgākajām pozitīvajām un negatīvajām īpašībām. Skolēnus uzrunāja arī biedrības Baltā māja pārstāve Veneranda Caune, kas prezentēja projekta atklātnīti, kas sniedz informāciju par projektu un, protams, pilda arī savu ierasto funkciju. Ik viens skolēns Līvānu 1. vidusskolā tika aicināts šo atklātnīti aizpildīt un nosūtīt kādam sev mīļam vecāka gadagājuma cilvēkam. Vēstījumus varēja iemest speciāli skolā esošās urnās vai ikvienā Latvijas pastakāstē. Atklātnītes ir kā svieciens starptautiskajā veco ļaužu dienā, ko 1. oktobrī atzīmē vairums Eiropas Savienības valstu. Projekta Paudžu dialogs, izpratnes un cieņas garantija laikā jau realizētas vairākas aktivitātes, izveidotas informatīvās atklātnes, veikts sociālais pētījums, lai apzinātu problēmas, kas traucē veiksmīgai komunikācijai starp vecāka gadagājuma cilvēkiem un jauniešiem. Jāpiemina, ka sociālo pētījumu veica paši projekta tiešie dalībnieki, sadarbības tīkla Dzīvot priekš pārstāvi, aktīvi seniori. Kopumā pētījums sniedz atziņu, ka tikai savstarpējas cieņas pilna saskarsme starp paudzēm spēj sniegt appusēju gandarījumu. Projekta Paudžu dialogs, izpratnes un cieņas garantija noslēgums notiks pasākumā Senioru fórums, kas 28. septembrī risināsies Lielvārdē.